Šajā sērijā nobeigums stāstam par darbnīcu. Tas ir tas, ko mēs darām jau 2,5 gadus. Tas ir no veca staļa mēģinām uzbūvēt savu galdniecību. Šoreiz strādājam pie sienām, griestiem un vedam mājās 2 jaunas darba galdus. Skaties! Mēs jāpagaid. Nu re, pagājušā video, vismaz montējot pagājušo video, vajag patikt, kā šie griezti augšā tomēr izskatās. Viņi izskatās daudz foršāk nekā bija pirms tam. Pasies, katrs ir tumšs un viss tā augšpuse reāli uz tevi spiež. Un tad tu aizej uz to pusi, un te viss ir skaists. Bet jā, mēs dabūju apakaļ no garantijas mūsu krāspistoli. Un līdz ar to visi pavisam vienkārši iedo virsū. Nu, un tad arī redzat, cik mums daudz ir laiks un cik daudz mums pietiks krāsa. No sākuma, protams, nedaudz jāpiekārto darbnīcu un jāizvāc viss liekais no ceļa. Tieši tāpēc pilnīgi viss galda darbnīcā ir uz riteņiem. Vienkāršiem vārdiem runājot, jo mazāk mums te viss kaut kas ir, jo mazāk man ir jāapklāja. Leo man ir tikai 3 iepakojumi, un es esmu diezgan slinks uz viņas izmantošanu. Šis izturīgs, bet mēs ir mērķiecīgi. Graciozi. Viltnieki mēs ņemam nost, bet tikai tāpēc, lai nenošmucētu. Un cik tagad smuks nāk nost, tik smuks arī ies apakaļ pie sienas. Man ir baigās cerības uz šito krāsu pistoli un baigās cerības, ka viņi reāli izvilks pietiekami ilgi, lai mēs varētu izkrāsot visu, ko es gribu izkrāsot. Kaut gan teorētiski, pat ja mēs skatāmies vienkārši kā pagājušais mums gāja, mēs dabūju izkrāsot lielāko daļu no šitā te plača un vēl daļu no tā. Un te mums ir palicis tieši tikpat. Nu, un vēl uz to pusi, nu, griestiem vajadzētu jebkurā gadījumā sanākt, pat ja tā krāsas pistola izrādās tieši tāda paša kaka kā vispārējais. Nu, un ja mēs grib sienas kaut ko piekrāsot, tad to mēs varam izdarīt arī ar kompresoru. Jo, atgādināšu, kāpēc mēs krāsojam tieši ar šito lēto elektrisko kaku. Paldies! Viņam rezervārs ir apakšā. Un, protams, mūsu pilsētā rītdien parastās pneumatiskās pistoles nopirkt ar rezervāru apakšā nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka Ventspils ir pilsēta rītdien un šodien nekā nav uz vietas. Laiks beidzot ķerties pie krāsošanas, tāpēc sašķaidam krāsu tā, lai pareizā viskozitāte un laižam. Krāsošana kā reizi viens no tiem procesiem, kas patīk visiem. Nu, vismaz, ja tev ir dvēseli. To nevar izstāstīt vārdiem, bet ir patīkam, kā krāsa klājas uz materiālu. Te gan nedaudz lomu spēlē tas, ka mēs viņu nekrāsojam tā, kā pilnīgi balta. Principā mēs to koku gribam ietonēt tā, lai viņš ir gaišāks. Palika mums pašas beigas griestiem. Bet jā, krāsa arī, krāsa ir tā, ka principā mums ir, jā, varbūt pusotras trauciši. Varbūt pusotra krāsas pistola. Un palicis solīt tas stūrs viss. Tā bļoda, kur tik daudz visādi pričendāji tas sarada? Gaišā nokrāsa, nu tikai reku šita te siena ir. Man tīri labi patīk, bet tas ir tikai viens no labumiem. Otrs, kas ir daudz svarīgāk. Šitā te izdarot, mēs burtiski piesit visur putekļus.
Un pat cik tagad griezti būs ar krāsu, tas nozīmē, ka viņas pēc tam arī notīrīt, teiksim, nopūst vai kaut kā tam līdzīgi būs daudz vieglāk nekā, ja viņi būtu vienkārši, nu, kā koks. Jā, interesanti. Nezinu, kā jums tur lēcā izskatās, bet griezts es nopūtu, griezti ir ok. Un šita te, redzi, izskatās gaišāks. Tas tāpēc, ka tur ir gaišāks. Es vienkārši tur uzpūtu, burtiski man vajadzēja iztīrīt pistoli, un es sajaucu krāsu ar ūdeni. Nu, cik man tur bija krāsa, tur reāli bija pārpalikums spainī, vai ne, un es tur pielēju ūdeni klāt, viņš ir pilnīgs šķidrs. Es domāju, ka mēs ritīgi sašķaidīs rītdien krāsu, to, kas paliks pār, tā, ka mēs pabeigs griezts. Un mēs pavisam nedaudz uzpūtīs viņu, jā, akmeņiem, gaišu balvu. Jo kā man liekas, te augšā, redzi, visu šito te malu, to mēs tāpat nopūtu, tieši tāpat baltu. Un viņi sasodīt labi izskatās. Un pat ja viņš būtu bišķiņ tumšāks, viņš tik un tā būtu daudz gaišāks un patīkamāks nekā bija pirms tam. Ja mēs aiziet bišķiņu uz priekšu, lai mums šitā te cizlā lampa nebliņķē visu laiku, tad vispār ir brīnišķīgi. Neko tā un šitā. Tāds izskatās daudz labāk, vai ne? Balta krāsa reāli palīdz. Tā kā, nu, nezinu, jā, varbūt mēs vispār šito te sienu nopūšam reāli, nu, tā kā pilnīgi balta. Var sakot, tā kā mēs aizvietos to lampu un šita te ieliks vēl vienu, nu, tad šī puse arī būs daudz gaišāk. Jā. Ej, te noskuviši labi izskatās. Šodien kuršos nopirkt nevis krāsu, bet kas ir tāds primer grunts, nu, grunts krāsa. Un kāpēc? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka viņi bija lētāk. Nu, un man, protams, absolūti vienalga, un tas nav baigi svarīgi, vai tā ir krāsa, vai grunts krāsa, vai kāds ir finišs un tā tālāk. Jo pa lielam tiem griestiem nekad vairs klāt neskarsies. Viņi vienkārši, nu, es šito te visu krāsoju, tāpēc, lai viņš nožūst, tad ir vieglāk kopt. Un, kā redz, tā augš izskatās nožuvus vispār kapitāli, tāpēc, ka viņi vairs nebliņķē. Protams, tās visas vietas, kas ir aizpildīts ar kaut kādiem salmiem, mēs viņas aizpildīs pēc tam ar putoplāstu, un tad arī būs savādāk. Zin kā, pagājušais man bija gandrīz identisks kadrs, kur es vēl skaļi domāju par to, kur es jākal iekūlies. Bet tagad, kad es plus mīnus saprotu, kāds ir iznākums, nu vismaz kā vajadzētu izskatīties iznākumam, saprotu, ka mēs iet pareizā virzienā. Ja tā ļoti vienkārši un latviski runā, tad visi kulē. Nu, principā te video varētu beigt, vai ne? Griezti izkrāsot un visi kārtībā, bet gribas tomēr izmēģināt kaut ko vairāk. Tāpēc krāsu uzmiksējam ar ūdeni apmēram 1:1 un pamēģinam nopūst arī galsienu. Jāatzīst, ka kamēr krāsa vēl ir slapja, vispār nav iespējams saprast, kā viņi izskatīsies, kad nožūs. It sevišķi tāpēc, ka akmeņos viņi vispār neiesūcas, bet mūrētajās daļās apmetumā tur tu viņu var klāt arī divreiz un tā nebūs tik balta kā uz akmeņa. Vienīgais, kas pagaidām priecē, tas ir tas, ka jaunā krāsa pistola turas godam. Vismaz tik tālu. Māja un dārzam, bļāvē. Māja un dārzam ir sasodīt ideālu bodu, kas atspoguļo perfekti, kur ir problēma ar pilsētu rītdienu. Mūsu pilsētā rītdien tu vari nopirkt kaut ko ok par ļoti lielu ciparu un parasti tāpat uz pasūtījumu. Un tad vēl ir opcija nopirkt sūtu, kuru tu vienkārši nevar ar viņu pastrādāt. Bez jārā, no? Tas absolūti superīgi. Šitas te arī tagad tāds karusels vienkārši ote. Beigās izlēmu, ka otro reizi uz garantiju negaidīšu. Darbu gribas izdarīt tagad un īsti zaudēt par tādu summu nav ko. Tāpēc vienkārši pats izjaucu pistoli, mēģināju šo to pielabot. Protams, ne visi detaļas atrada savu vietu, bet rezultāts bija. Aiziet!
Jā, nu jomā, jo tuvāk beigām, jo labāk izskatās. Vienkārši superīgi, pavisam savādāk. Mēs šito sakārtos un uztaisīs šito tā kā tuvu pabeigtam, un tam mēs tikai kustēsies tālāk. Bļāviens pavisam savāda. Ritīgi labs, es saku, mēs to lampiņu uzliks, būs vispār perfekti. Nevar vien apriecāties par šito. Tas ir viens. Jā. Nu, tā duru pagaidām mēs domā tā, lai arī viņi paliek tumšs. Un mēs vēl izdomās, ko viņi darīt, tāpēc, kā es tādu, kāda viņi ir, loģiski viņi negrib atstāt pavisam, bet, nu, visticamāk, mēs vienkārši varbūt uztaisīs kādu otru duru tur priekšā, tā kā es sāks pats muļķoties ar kaut kādam durtiņam vai, nu, kaut kā tam līdzīgi. Tumšais stūrs. Un tagadējā tēla. Bišķiņi stimuls, ne? Bišķiņi savādāk. Šitas viss spēcīgi atgādina. Tas pirmās reizes, es atceros pirmo reizi, tā kā izvāc viss ārā, grīdas vēl vispār nebija, bet viss kaks bija ārā. Un mēs stāvēja tur, kur tagad ir šitas te uzraksts, un tur bija tāfeli, vai ne? Un es tur kaut kāds strumbāns piekārtoju, un profesors Rudolfs stāstīja par nākotnes plānu, kas bija sarakstīts uz tāfeles. Un tā bija pirmā reize, ka es šita te saliku kaut kāds gaisams prožektoriņus, un ka es sāku just, ka wow, šitas ir labais, un te kaut kas būs. Un tagad ir apmēram tāda pats sajūta. Nu, šitas ir līmeni augstāk vēl nekā pirms tam. Mēs iet pareizi. Tas virziens ir pareizs, jā? Nu, visi ritīgi forši tā. Kaifīgi. Nu, un, protams, redzot, kāda izskatās galvas siena, iekšā valda baigais nemiers. Un nopūšot augšu instrumentu sienai, saprata, ka jāiet tālāk. Protams, neaizmirstot, ka mums vēl jāpiebeidz griezt. Godīgi sakot, aizrāvies ar sienas, pa griestiem pavisam aizmirs. Bet palicis vairs nav daudz, tagad stundiņu darba. Blakus tam, ko mēs jau esam ieguldījuši, nu, tas ir sīkums. Kā jau vienmēr, viss sarežģītākais visos darbos tā ir sagatavošanās un krāmēšanās. Sarežģītākais varbūt arī nē, bet no laika tas aizņem noteikti visvairāk. Protams, ja neskaita trepas pārvietošanu un kāpšanu augšā lejā, tāpēc, ka, nu, šoreiz man bija slinkums vilkt galdu no otra gala uz šejienu. Šitā laikam ir zīme. Pistoli, tā kā viņi sasverās, skatiet. Nu labi, kā kuru brīdi viņi strādā. Bet liela daļa no šitiem pēdējiem dēļiem bija vienkārši tā, ka tu viņi sasver šitā, nospied pogu un nekā nenotiek. Tā kā gan jau krāsa ir tiklus kāda kontaktā iekšā. Un jā, es domāju, ka krāsa man pietiks un vēl pāri paliks, bet izskatās, ka vēl viens spainīt bija tik un tā vēl pa īsi. Katrā ziņā, kā jau katrs projekts, ejot uz priekšu, viss spēcīgi mainās. Jo, teiksim, no sākuma es domāju, tīri izkrāsot griestus, varbūt, lai viņi bēž un ar to pilnīgi pietiks. Nu, tad tagad redzot, kā te viss var izskatīties, nu, gribos varbūt arī kaut ko vairāk. Pircējiem zināšanai, oktobrī pret 1 talonu Ventspils pilsētas iedzīvotāji varēs iegādāties 6 paciņas cigarešu pret sarkanās un zaļās krāsas talonu numur 46. Šito mēs atstās priekš tiem onkuļiem, kas saka, ka to laiku viss bija labāks. Nu jā, kaut ko jau viņi noteikti aizturēja. Bet tā, ka plēva baigi labi nostrādāja, nu īsti arī nevar teikt. Varētu būt arī sliktāk, bet šito mēs notīrīs. Tā krāsa jebkurā gadījumā nāks nost. Jā, nē, mazgašana, nu tad uz slīpēšana. Uz šīs nots baigi gribētos vismaz vienu pusi savest kārtībā. Nu cik nu kārtībā, tā spēcīgi nosacīt. Vairāk kā tāda doma, ka tā kā mēs izravidēs otra, tad būtu nedaudz vieglāk beigās tikt galā bardak, kurš pie jebkura projekta mūsu workshopā ir vienkārši neizbēgams. Skaisti, ne? Ritīgi skaisti. Patīkam. Pavisam tagad citās telpas būs ienācis. Tā.
Bet jā, uz šo pusi vēl nevar skatīties. Un tieši tāpat uz turieni. Es biju domājis, ka es tiks galā tur varbūt ar 2 krāsas bunžam un visu, un ka mēs nopūtīs tikai griestas. Un šī nu točnai pēdējā, bet nesaka sievai. Es nopirku vēl vienu krāsas bunžu. Nu, šis ir vienkārši vajadzīgs pa lielam ar šito te mēs izpūtīs nu točna tik, cik varēs. Un pacentīsies visas sienas uztaisīt skaists vienmērīgs un... Nu jau darbības schēma bija diezgan skaidra. Pa lielam ņemam visu lieko nost, pūšam krāsojam, nu un ko varam saliekam apakai vietā. Wow! Uz šito man stāv veselu kaudzi ar smagu materiālu. Come on! Nu un pat cik mums krāsoti palikuši tikai sienas, un es sapratu, ka katras 10 minūtes lēto pistoli remontēt negribas. Izlēmu, ka visu atlikušo mēģināsim pūst ar gaisu, un tas varētu būt šī projekta produktīvākais lēmums. Cūkstāls! Rītīgs cūkstāls. Bišķiņ nogursi. Bet, jā. Nē, nu uz priekšu iet. Uz priekšu iet un pat ļoti sakarīgi īstenībā. Es gan, pistoles pamēģināju atdzīvināju, un tad viņa atkal nomira, un tad viņa atkal iet, un tad viņa atkal nomira, un es sapratu, ka tā nav štēle, ka reāli jāpūš ar to pašu parasto. Īstenībā pūšot ar to pistoli, kam ir 2,5 dīs, baigi sakarīgi. Vienīgais, ka pūt ap pneumatisko kā tu gribi, bet migla visur. Kaut gan no otra puses, mums daudz nav palicis. Šito es nenolaidu intrigas pēc, šito es nolaidu lejā, tāpēc, ka mums bija atbraukuši pircēji tēvu golfiņam, un tad vienkārši, es viņiem rādīju, kā man krāsotam ir realizēt. Tā kā jā, ja jūs skatāt šito video, lai labi ripo. Vēl es droši vien gribētu arī šito te sienu, es gribētu viņu paņemt vienkārši un nopūst. Man ienāca prātā, ka agri vai vēl mēs varētu uztaisīt, ja siena būs smuka balta, šitām durvīm smuka koka apdara. Un tad arī tas pucējs viņas var vienkārši palikt. Bet jā, nav ko filozofēt, jāstrādā. Šovakar vajadzētu pabeigt šito te visu darīt un pie reiz arī sakārtot. Un īstenībā baigi forši būtu uzfilmēt arī kaut kāds beigu kadrs tā, lai Rudolfs varētu atkal nodoties darbiem. Protams, sapņot nav kaitīgi, bet jāstrādā ir. Tāpēc vācam ārā sienu, pie kuras ir sakrāmēts. Pilnīgi viss, kas vien var būt sakrāmēts pie sienas. Pēc tam slaukam no stīkls un jau krāsojam to visu mūsu mīļākajā krāsā. Protams, akmeņi nav taisna siena, tāpēc viņi nokrāsot ir diezgan viltīgi. Uz detaļām baigi neiespringt, bet katrai vietai jākrāso pāri vairākas reizes. Tā, lai maksimāli viss nopūst, ja ne sanāk, ka tikai taisni skatoties virsū siena būs balta, bet no malas joprojām izskatīsies tumšs. Un te var redzēt, ko es domāju, ja vārdiem piesist putekļus. Ja pareizi saprata, šitas stāls kādreiz 933. gadā ir mūrēts ar māliem vai kaut kā tam līdzīgi, kas nozīmē, ka viņš ļoti viegli attālās un ļoti labi put, kas mums galdniecībā galīgi nav vēlamais efekts. Un lielā cerība ir tāda, ka krāsa augšā izveidos cietāk kārtiņu, kur būs daudz vieglāk kopt un ar kur būs daudz vieglāk sadzīvot. Ir interesanti. Un ar baltam sienam uzreiz redz, kur vajadzēs vēl gaismas. Tas ir viens, izskatās pavisam savādāk, vispār neizskatās pēc šitās telpas. Viens ir skaidrs, rīt būs spēcīgi attīri. Un, ko es izdomāju? Es izdomāju, ka šitos slēbs mēs nevis liks kaut kā guļus, bet es domāju, ka es viņus kaut kā vertikāli varētu turēt. Jo pirmkārt man patīk, kā viņi izskatās paši pa sev. Otrakārt, tā ir labāka opcija, kā viņas reāli var likt par šito paldies Jurim, un šitie 2 slēbs stāvēs manā pirmā epoksīta galda. Pilnīgi noteikti. Priekš manis šovakar ir vakars, un jūs jau droši vien pārlec uz rītdienu, kur mēs visi piekārtos.
Vismaz tāds bija plāns. Doma bija tāda, ka vienkārši sakrāsos sienas un ar smukumu kadriem nobeigšu šito sēriju. Bet mums izkrīt laimīgā loza. Skaties. Kā ir šī? Jā. Tādos īsos vilcienos es nopirku jaunu darba galdu. Vēl selverotai. Un smags tas aparāts ir. Bet, nu, kaut kā mums viņš jādabū iekšā. Jā. O, jā. Nice. Tā galā mēs viņu jau cārā divatā. Un, nu, tā, līdz nākiem. Kaut kā mēs te tika galā. Bet šitais es viens. Nu, kā i tā ir. Visi jūs saprot, ka maliņa mašīna nav tās darbgalds, kas man būtu kā baigi vajadzīgs. Un es jums arī izstāstītu pavisam vienkārši iemeslu, kāpēc es viņu nopirku. Vienkāršiem vārdiem, tas bija gadsimta darījums. Un gadsimta darījums nav nekāds noslēpums, pie manis atnāca pa 150 eiro. Redzat, iet šeit, vēl mums ir šitāds. Šitas iet šeit. Pirmajā vakarā pusnakt mēs viņu atvedām mājās un galīgi negribējās krāmēties, bet nākamā dienā jau visu varam salikt savās vietās. Nu labi, varbūt tā vieta mainīsies, bet pagaidām. Pagaidām man te patīk gan rozete, gan te pat ir arī pneimatika. Principā ir tā, ka ja kaut kas krāsojas, tad diez vai tai pašā laikā līmēs malīgs. Tā kā, nu, ir visas iespējas pneimatika pārslēgties no pistoles uz šejienu. Frēzes galdam būs jāpārvietojas. Un pagaidām man nekas labāk neienāca prātā, kā novietot viņu šeit. Kāpēc šeit? Tāpēc, ka maliņu mašīnu es te likt nevarēju, jo pirmkārt, nu, nav tie paši pievadi. Otrakārt, te ir silta krāsns, kurā sildīs maliņu un tā līme vienkārši kusīs. Te nu pavisam vienkārši frēzes galds var stāvēt šeit, un es viņam pārvarēšu stumt kaut kāds garās detaļas, ja vajadzēs, mēs viņu pavilks uz āru. Un kas ir ļoti svarīgi, tepat pie zāģa, tepat pie ēvels, tepat pie frēzes galda pa vidam stāv nosūcējs. Un nosūcēju mēs var pievadīt pie katra no galdiem bez kaut kādas papildus stumdīšanas. Pilnā laimē vēl tikai trūka nomainīt neejošo lampu. Un, protams, šīs gaismas, kas mums jau bija, nedaudz pārvietoja tā, lai mazāk traucē kamerai. Es nebiju gaidījis, ka tik spoži būs. Es domāju, ka mēs ar labāk. Tieši šeit. Jā. TikTokā teica, ka tā kā pie ķirurga. Salā, tā jābūt. Protams, kad sienas un griezti izskatās jau daudz maz pieņemam, kārtību gribas ieviest arī pašā darbnīcā. Un viena liela nekārtīga čupa man duras acīs jau labu laiku. Tie ir atgriezumi, kur viņus nolikt nekad nav īsti skaidrs, tāpēc paņēmām gatavs veikalu plaukts, kas bija ar riteņiem, un vienkārši pielāgojam izmēru mūsu vajadzībām. Šai būvei, ka reiz būs vairāk plaukt, kas nozīmē, ka mēs beidzot varam materiālu plus mīnus sašķirot. Cik no šitas projekts ilgdzīvotājs mēs redzēsim laika gaitā, bet pagaidām liekas ritīgi sakarīgi. Gatavs? Jā. Es, godīgi sakot, nezinu, vai man viņu vajadzēja, bet otrais tā joks nesanāk.
Tas ir tapotais, un tas ir tapotais ar visu galdu. Viņam staigā gan augstums, gan ar rokturiem viņiem staigā dziļums, gan viņam staigā arī platums. Kuram es šodien gan galdniekā noņēmu nost 3-fāzu motoru, tāpēc, ka, pagaidām man ir meh. Šitas viens sver vairāk nekā dažs labs mans darba galds. Īstenībā šito te darba galdu dabūt ārā no busa, tas bija vesels piedzīvojums. Kaut gan es biju gatavs daudz grūtākam procesam. Iekšā busā mēs viņu iecēlam 5. Protams, paldies visiem, kas piedalījās. Bet ārā? No ārā man viņš ir jādabū vienam pašam. Nu labi, varbūt tēvs arī bišķi palīdzēja. Jā, ētu nasti, jā. Obr... Mēs ir spēcīgāk nekā es domāju. Šitam bildniekam viņš pavisam nedaudz kustās, šitas te galds. Bet te ir skrūs, ar ko var atbrīvot šitās skrūs, cik viņas ir 2. Un ar 3 skrūviem noregulēt šito sliedu, lai te minimizētu to brīvkustību. Labi, un labi. Tas ir viens. Vēl tikai palicis horizontālais galds un piespiedējs, pēc tam aparāti jau var skrūvēt pie krīdz. Pagaidām godu vārds nav skaidrs, kā mums ar viņu ies, koncepts ir baigi labais, bet lai viņu izmēģinātu dzīvē, mums ir jādabū vēl motors. Starp citu, atceries, pagājušajā sērijā mēs braucam uz galdnieku dienām Pampāļos. Nu, lūk, mums kā reiz bija iespēja uzņemt pie sevis galdnieku, kas to visu noorganizēja. Un pārmaiņas pēc man nebija vienīgā kamera darbnīcā. Nu, un ar šo sēriju mēs novedam līdz galam stāstu, kurš ilgst jau 2,5 gadus. Gandrīz 3. Tas ir stāsts par to, ka jebkas ir iespējams. Galvenais ir motivācija. Līdz ar to, ka mums tagad ir balts sienas un gaišs telps, es domāju, ka sērijas pa iekārtošanu būs daudz mazāk. Man pašam patīk domāt, ka darbnīca ir pabeigta, bet vai viņi tiešām kādreiz būs pabeigti, tas jau ir jautājums. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem, kas seko līdzi. Atceries, ka vislabāk var man atbalstīt, nospiežot laiku un abonējot kanālu. Kaut gan es arī neapvainošos, ja tu padalīsies ar šo video. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.